pirmajā trešdaļā paliekam skaitliskajā mazākumā. Un zibenīgi CSKA to izmanto. Vai tik tas nebija atkal Korņējevs, kurš no zilās līnijas, jā, kurš gan cits. Maskavas CSKA trešo piegājienu izmanto skaidrisko vairākumu. Nu, ļoti precīzs, spēcīgs metiens. Telkvists arī daļēji bija nosekts, nevainosim vārdsargu. Bet gan atzīsim Korņējeva meistarību šeit. Nu, Rīkošēts un Ripa arī mainīja virzienu. Noteikti pret Mihailo kājas izskatās, ka Ripa atlece. Pieturot Ripu un Nūju ar vienu roku. Vēl iziet labā metienu pozīcija un vēl labāk metienu pozīcija. Lieliski! Aleksandrs Ņiževijs augstākā tehnikas paraugu demonstrējumu pilotāžu. Nu, vienkārši fantastiski. Marks Hartigans šķiet. Skatāmies. Un 1, 2, 3, 4 un īstajā brīdī piespēle Hartiganam. Jā, nu šādu golu tiešām, šādu vārtu gūmu var skatīties un vēlreiz skatīties. Lieliski. Un tomēr tas ir Tomašs Surovijs. Surovijs. Hartigans bija vārtu priekšā. Tomašs Surovijs. Tā kā Hartiganam paliek 10 vārti. Laiks. Nu, laiks ir līdz pat pašām spēles beigām, bet šajā vairākumā. Un Lauris Dārziņš! Lauris Dārziņš. 2-1 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. CSKA pagājušo gadu arī šogad viņi spēlē tā kā 6 spēles retro formās, un šodien kā pret mums viņi šādās arī ir. Skatāmies vēlreiz, tur Jānis Sprugts bija arī vārtu priekšā. Nē, Laurim Dārziņam gūtie vārti, bet Jānis izdarīja melno darbu. Viņš no zilās līnijas. Mareks 2-2. Uzreiz ar vienu kustību aizsargam. Vēlreiz un lūdzu. Tur bija arī Ozoliņš vārtu priekšā, bet nu Ripa arī viņam diemžēl netrāpīja. Un Jauns Mareks, KHL pirmā čempionāta labākais vārtu guvējs, tad pirmais leģionārs, kurš KHL čempionātās ir guvis 100 vārtus. Karsums labi. Akipāns! Un ir vārtē Mārtiņš Karsums ar atkārtotu metienu. Vai arī Mikušs vai Karsums, tūdaļ mēs uzzināsim. bet jebkurā gadījumā 3-2. Mārtiņš Karsums pārtrauca savu spēļu sēriju bez gūtiem vārtiem. 9 spēles viņš nevarēja izcelties, un tagad Mārtiņa Karsuma metiens no vārtu tuvuma. 8. vārti Mārtiņam šajā čempionātā. Viņš šādā situācijā, šādā metiena pozīcijā nedrīkst laist, pat ja komanda spēlē mazākumā. Un teicam, izspēlēts vairākums, vairākas piespēles. 3 gūti vārti. Atkal Mareks. Tad viņam tie ir otrie vārti. Pirmajos Mihailovam ieskaitīja. Ļoti labi trāpīja zem pārlikņā virs pleca vārtsargam šeit. Jā, Korņējevs no Hosas stila, teiksim tā. Ļoti labi izspēlēja CSKA un ļoti labi izlīdzināja rezultātu. Un lieliski! Un atkal Jānis Sprugts! Lieliski izspēle, ļoti ātri. Vai arī tas ceturtais virknējums laukumā? Vai tik tas Karanovs nebija? Nu, redzēsim. Atkārtojam vēlreiz, paskatīsimies. Manuprāt, tā bija 4. maiņa. Kad tas arēnā, tad, protams, jā, Reķis. Arvīds Reķis ieraida Ripu vārtos. Arvīdam Reķim tie ir otrie vārti šajā čempionātā. 4-3. Atkal Rīgas Dinamo vadība Ankipānam. Rezultatīva piespēle. Bet spēlētājiem vajadzētu paturēt prātā. Un Aleksandrs Ņiževijs 1-1. Metiens un vārti! 5-3. Arī Ņiževijs iemet. Šodien viss piepildās, ko mēs vēlējāmies pirms spēles. Jā, pagaidām viss piepildās. 5-3. Rīgas Dinamo vadība Aleksandrs Ņiževijs. Nē, ir tomēr noraidījums. Jā, es skatos, taču nevar būt, ka mēs neredzam visu laiku mūsu 5. spēlētāju. Bet vienā brīdī liekas, ka mēs tik labi spēlējam uzbrukumā, kad nav tas noraidījums. Un šeit izcila piespēle. Krišjāns Redliks piespēlē Aleksandram Ņiževijam, izgājums 1-1. Un šoreiz netipiski Sašam, bet laika arī nebija. Aizmugurē aizsargs. Baģukovs jau bija klāt, jā. Bez jebkādiem viņa filigrānajiem apspēlēšanas meistaršķiem. To viņš arī noķēra Gaidučenko, jo Gaidučenko taču arī labi zina, kā spēlē Ņiževijs un gaidīja, ka tūdaļ sāks man Ņiževijs apspēlēt. Paties prieks par Sašu Ņiževiju apsveic gan komandas ārsts, gan galvenais treneris, gan pārējie spēlētāji. Viņu ar šo nevienmēr izdodas nospēlēt tā, kā tu gribi un kā tu zini. Vēlreiz atkārtojumā šo epizodu. Neveiksmīgi ķer Ripu. Kā Štelkvists norēģēja, it kā jau atsita.
bet diemžēl atsita vārtos. Un Tur maza klopīte. Viss. Kāds no spēlētājiem nokrīt, bet tiesneša asistentā bija klāt. kurš tur no mūsu spēlētājiem uz ledus, to pagaidām nevaram. Nevaram arī pēc numura saskatīt. Kāds no spruktu maiņas. Tas ir skaidrs. Hokeista. Tagad redzēsim to epizodu, no kā tu viss sākās. Jā, cīm redzot šeit cīņa vārtu priekšā. Rilovs. Tur pacelt arī tiesneša roka, bet tur jānoraida abi. Jo Rilovs izdarīja Cibulskis pirmais. Rilovs atbildes sitiens un abi būs noraidīti par rūpību. Par rūpību noteikti. Jā, CSK daudz bargāk ir sodīti mūsu. Viss. Spēle beigusies. Pēc spēles vairs nevar tur neko skaidrot. Viss sev ir noskaidrots. Rīgas Dinamo ir uzvarējis šajā spēlē ar 5-4 un ieguvis 3 punktus. Tā kā otrā uzvara mums izbraukumā šajā. Tur Kozlovs ar spruktu arī. Nebūs tur nekas. Kozlovs nav no tiem, kurš nelaiž garām iespēju izklāties.